Labdien! Labrīt! 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 Jūs, Robert, paskatieties uz e-pastu, saņēmat to, ko jūs vakar man prasījāt? Jā, es saņēmu grupas e-pastā. Jā, par grupas e-pastu. Nu, jums neienāca prātā, ka kāds tur ir padzējis paskatīties miskastē tajā e-pastā? Jeb tā arī bija iztīrīta? Man liekas, ka tā arī bija iztīrīta, bet es nepastījos. Nu, tad kāds tur ir pārcenties bija? Mums jau kādu laiku, visu laiku kāds dzēš ārā tos e-pastus. Nezinu, kāpēc, un nezinu, kurš. Starp citu, ja vēl kaut kas pazūd, un es arī visu laiku pie datora nesēžu, varbūt varētu atzīmēt manu telefonu numuru, un tad uzzvaniet man. Jums ir ar ko pierakstīt? Jā, es varu pierakstīt. Mans telefons ir 29 46 74 22. Jā, es pierakstīju. Jā, lūdzu vēlreiz. Jums bija 29 46 74 22, jā? Pilnīgi pareizi. Un telefons visu laiku man ir kabatā. Nu, vienīgi varbūt, ka tieši tajā mirklī, kad es esmu pie stūrs un braucu tādā stāvoklī, kad negribu atbildēt, un tad es noteikti piestāšu un atzvanīšu. Jeb īziņu atsūtīt uz šo numuru, ka tā un šitā, ka mums ir pazudis e-pastā, nu man jau nav grūti vēlreiz atsūtīt atpakaļ. Labi, tad jau paldies. Nav par ko.
Labrīt. Labrīt. Nu, cienījamies studenti, cik nu ir, tik sāksim, ja vēl kāds parādīsies, tad es viņus atkal arī uzaicināšu piedalīties. Jūs droši vien izlasījāt, pirms bija izdzēst mana vēstule, ja pēc tam, kad es vakarā viņu atkārtot ieliku, pa kādu tematu šodien būs uzdevumi. Prot par telpiskas spēku sistēmas līdzsvaru. Tātad jums bilde ir redzama uz ekrāniem. Jā. Tātad, lūk, te ir dots kaut kāda vārpsta, uz kuras nostiprināts perpendikulāri vārps sasī disks ar radius 5 cm, uz diska ir uzstīta trose un pārmesta pār nekustīgi bloku galā pielikta krava. Nu, dabīgi, kad ja palaidīs vaļā, tā krava smagumspēka ietekmē slīdēs uz leju un viss tā vārps griezīsies no mūsu puses raugoties pulksteņa rādītāja kustības virzienām. Bet, lai tas nenotiktu, te ir pielikts rokturim, lūk, KD vertikāls spēks F. Ir jāaprēķina, cik liels spēks F jāpieliek, lai noturētu līdzsvarā kravu, kā arī pie šī spēka lieluma jāaprēķina balstu reakcijas. Nu, tā kā tie, kas bija iepriekš jau saulaicīgi pieteikušies, es jau paskatījos savus pierakstos, visi ir tie no tā saucamie, kārtīgie studenti, kas aprēķina darbu, arī otro jau ir nodevuši, un tie jau noteikti zina, ka vispirms ir jāizvēlas ķermenis, kur līdzsvaru aplūkot, pēc tam jāzīmē visi aplūkojumam ķermenim pieliktie spēki. Vēlreiz atkārtojas, ieteicams nezīmēt tos spēkus, kas nedarbojas uz aplūkojumu ķermeni. Tāpēc, ka ja mēs tādus arī iezīmēsim, tad ir liela varbūtība, ka viņi iezaksies arī līdzsvaru vienādojumos un rezultāts, protams, būs nepareizi. Šajā uzdevumā es nelūdzu jūsu padomu, kā līdzsvaru aplūkot, tāpēc, ka te nav iespējas citas, kā tikai aplūkot vārpstas AD kopā ar kloķi līdzsvaru, jo šis ir vienīgais ķermenis un kopā ar šo disku C arī, jo tas ir vienīgais ķermenis, kam ir pielikti gan zināmie, gan meklējamie spēki. Tātad aplūkosim šīs te vārpstas kopā ar rokturi un disku līdzsvaru. Viens spēks jau ir iezīmēts F, kas ir pielikts rokturu galām. Nu, tas ir meklējamais spēks, bet vēl virkne spēku darbojas. Kādi vēl spēki, cienījamie studenti, jūsuprāt darbojas uz šo te aplūkojamo ķermeni? Bez spēka F.
Ķermeņa kravas smaguma spēks. Nu, iespējams, ka jūs domājat pareizi, bet izsakaties pilnīgi aplam. Kravas smaguma spēks ir pielikts kravas centram, un viņš nav pielikts šai te vārpsai kopā ar rokturu un disku. Viņš nedarbojas ar šo. Kravas smaguma spēks pieliks, lūk, kravas smaguma centra vērst vertikāli uz leju. Bet mēs aplūkojam vārpstas AD kopā ar rokturi K un bloku C līdzsvaru. Šis smaguma spēks uz šo aplūkojuma ķermeni nedarbojas. Iespējams, ka jūs domājat pareizi, bet izsakieties aplām. Tātad varbūt vai nu jūs pats palabojat savu teicienu, jeb kāds cits palabos. Tad troses sastiepums. Nu, protams, uz disku C darbojas troses sastiepuma spēks. Skaitliski viņš, protams, ir vienāds ar kravas svaru, bet viņš ir citādi vērsts un citur pieliks. Viņš pielikts, lūk, šeit te diska aplocei un vērsts pa šo te trosi slīpi uz augšu. Skaitliski viņš, protams, vienāds ar kravas svaru, bet viņu nedrīkst tāpat apzīmēt, jo viņš ir citādi vērsts, tas vektors. Un vēl darbojas spēki. Bez troses sastiepuma spēka un spēka F, kādi spēki vēl darbojas uz vārpstu BD kopā ar kloķi KD un disku C. Vēl tie iespīlējumi. Te nav iespīlējumu. Nu, tajā punktā A reakcijas. Punktos A un B šādi tiek zīmēti, cienījamie studenti, cilindriski gultņi. Tie ir gultņi, kuros tā vārpsta brīvi var griezties. Un pareizi, jūs domājat pilnīgi pareizi, jo šie te, tā, kāds spēks, nu te uzdevumu tekstu, Jā, nu es te esmu nepilnīgi uzrakstījis uzdevumu tekstu. Spēks F arī jānosaka. Bet ir jānosaka arī gultņu A un B reakcijas. Es tikai tagad sāku lasīt, ka es aizmirstu to pierakstīt, beidzamo teikumu. Neesmu nobeidzis. Tātad, cik liels spēks F jāpieliek galām K, lai noturētu mieru stāvoklī. Un aprēķināt gultņu A un B reakcijas pie meklētā spēka F vērtības. Tātad miera stāvoklī. Nu, sāksim, teiksim, no alfabeta A burts. Kā ir vērsta cilindriskā gultņa A reakcija? Kurš man varētu palīdzēt un dot padomu? Jau pirmajā nodarbībā patstāvīgā bija jāapgūst arī sadaļa saites un saišu reakcijas. Un tur bija aplūkota tāda saite kā cilindrisks gultnis jeb nekustīgs šarnīrs. Kā ir vērsta šāda gultņa reakcija? Reakcija ir vērsta pa vertikālo komponenti un horizontālo komponenti. Jā, jūs domājat pilnīgi pareizi, un šādi pieņemot, jūs iegūsiet pilnīgi pareizs rezultāts, bet, ja jums būtu jākārto eksāmens, nu par laimi, pa pirmo daļu nav eksāmens, tad 10 vairāk nebūtu par tādu atbildi. Kaut gan šādi pieņemot, jūs iegūsiet pilnīgi pareizs rezultāts. Mācību literatūrā un arī manā lekciju konspektā ir teikts, ka cilindriskā gultņa reakcija ir tikai viena reakcija, bet var būt vērsta jebkurā virzienā gultņa asī perpendikulārā plaknē. Bet tikai aprēķinu ērtības dēļ to sadala divās komponentēs. Nu, priekš 9 eksāmenā, ja būtu eksāmenis, bet jums nav programmā eksāmenis par teoretisko mehāniku, tad
pieņemot, kad ir divas reakcijas, kā jūs pareizi teicat, vertikālā un horizontālā, tad jūs arī pilnīgi pareizi iegūtu, un tās arī bieži vien sarunu valodā tiek saukt par Cilnī-Šarnī reakcijām. Tieši tāpat Šarnīrā B. Lūk, tagad, kad to esam tikuši galā, es te zīmējumā esmu iezīmējis. Lūk, te ir tāpat vārpstas schēma, te ir troses sastiepuma spēks, nu es viņu apzīmēju ar to pašu burtiņu G, jo šeit to G es neesmu vispār iezīmējis. Un skaitlis viņš ir liela, vienāds ar kravas smaguma spēku. Šeit ir meklējamais spēks F, un te ir gultņu A un B reakcijas, gultņa A vertikālā, horizontālā, un te vertikālā un horizontālā reakcijas. Ar sarkano es esmu zīmējis meklējamos spēkus, ar zilo krāsu dotos spēks. Tāds ir tikai viens. Kurš man varētu palīdzēt? Nu, es ceru, ka visi pietiekoši labi orientējas zīmējumā, kas ir aksonometrijā uzzīmēts, lai pateiktu, ka visi spēki nav vienā plaknē, un viņu darbības taisnes arī nekurstojas vienā punktā. Cik savstarpēji neatkarīgs līdzsvaru vienādojums iespējams uzrakstīt šādai spēku sistēmai? Gribētu skaitli dzirdēt. Tas jums bija jāapgūst vakar. Cik savstarpēji neatkarīgs līdzsvaru vienādojums var uzrakstīt telpiskais spēks sistēmai nesējošu spēku? 6. Kā lūdzu? Nebija 6. Jā, pilnīgi pareizi. 6 savstarpēji neatkarīgs līdzsvaru vienādojums. Parasti raksta tādā formā, kā 3 projekciju vienādojumi un 3 momentu vienādojumi pret asīm. Protams, var iztikt bez projekciju vienādojumiem un izmantot arī 6 momentu vienādojumus. Var dažādi kombinēt, bet parasti to vienkāršāko veidu izmanto. To es arī tagad darīšu. Protams, lai rakstītu projekciju vienādojums ir jāiezīmē asis, bet gribētu pievērst uzmanību tiem, kas izpildot pirmo aprēķinu darbu, kaut kur koordināt asis iezīmē kaut kur zīmējumu stūrī, nesaistot ar aplūkojamo ķermeni. Ja mēs tā iezīmēsim asis, tad momentu vienādojumu savu mūžu mēs neuzrakstīsim. Noteikti koordināts sistēma ir jāsaistā ar aplūkojamo ķermeni. Šeit es zetas esmu savietojis ar šīs te vārpstas BD asi un attiecīgi X, Y, kas vienu vertikālu, otru horizontālu un koordināt sākuma punktu pieņems punktā A. Tikpat labi arī es paņēmu punktā B, jeb kādā citā punktā. Tagad, tāpat kā lieli sportisti, un noteikti jūsu vidū arī ir sportisti, pirms mačiem iesildas. Un tāpēc mēs arī pārējot pie jaunās programmas, proti telpisks spēks, pie jauna tipa uzdevuma telpisks spēks sistēmas ir līdzsvara. Vispirms iesildoties, uzrakstīsim projekciju vienādojums. Projekcijas summa uz X asi, kurš man varētu pateikt, kādi spēki un cik lielas projekcijas dod uz lūk šo te X asi. Te zīmējumā viņi ir iezīmēti. XA un XB? Dabīgi. To taču nedaudz pārspēlēt pat akls var redzēt, ka viņi pilnā lielumā projekcijas, viņi paralēli X asī. Bet vēl viens spēks dod projekciju. Kas? GX. Tas sanāk plus G reiz kosinus 60. Pilnīgi pareizi. Lūk, šis te leņķis, ko G veido ar X asi, ir tāds pats kā šis leņķis. Tātad 60 grādi.
spēks F un abas vertikālās reakcijas projekciju uz X as nedod. Ejam tālāk. Lūk, tālāk man tie ir uzrakstīti. Tālāk uz Y asi neapšaubām dod projekcijas plus Y, A plus Y, B mīnus F, kāda būs spēka G projekcija uz vertikālu asi Y. Gārējs sinus 60. Pareizi, gārējs sinus 60, jo šis leņķis ir pretleņķis attiecībā pret Y. Būtu pareizi arī gārējs kosinus 30, jo šis te leņķis, kur es braukāju ar kursoru, tas ir 30 grādi. Un tagad jautājums, uz kur pareizi atbildēs tie, kas saprot zīmējumu, kas ir uzzīmēts aksonometrijā. Jums taču pirmajā semestrī bija jau inženieru grafika. Jā. Tātad, tur jums ir pēc tā kursa, jums ir jāizprot pilnībā aksonometrijā pildīt zīmējumu. Šis ir vienā no izometrijā uzzīmēts. Kādi spēki un kādas projekcijas dod uz šo te asi Z? Z tas sakrīt ar vārtu. Nedod. Pilnīgi pareizi. Un tas, kas man pateica nedod, tas ir apgūst telpisko domāšanu, lieliski saprot, protams, neviens no spēkiem nedod projekciju uz Z-tas. Trešais projekcija vienādojums pārvēršas par tāpatību. Nulle vienāda ar nulli. Tas jau arī bija gaidāms, jo šajā uzdevumā ir tikai 5 nezināmie, bet var uzrakstīt 6 līdzsvaru vienādojums. Ja nezināmo ir mazāk par 6, tas liek domāt, ka noteikti kāds no vienādojumiem būs pārvērtīsies par tāpatību. Lūk, šeit te ir uzrakstīti šie te 3 līdzsvaru vienādojumi. Trešais ir tāpatība, 0 vienāda ar 0, es viņu negribu, ja es viņu parādīšu, tad parādās uzreiz jau momentu vienādojums man. Un tagad jaunais temats. Arī visu spēku momentu summai pret X asi jābūt nullei. Es jums vēstulē, ko rakstīju, teicu, ka jums vajadzētu atkārtot to, kas bija vienā no iepriekšējām nodarbībām jāapgūst pie spēka pār teorijas, proti. Kas ir spēka moments pret asi un arī vienkāršotu metodi spēka momentu pret asi noteikšanai. Es ļoti īsi atgādinu. Proti, lai noteiktu spēka momentu pret asi, spēku vispirms vajadzētu projicēt uz plakni, kas ir perpendikulārā asī, un pēc tam meklēt šīs projekcijas algebrisko momentu pret punktu, kurā as krustošo savu perpendikulāro plakni. Dažkārt spēku vispār nekur nevajag projicēt, viņš jau ir plaknē, kas ir perpendikulārā asī. Tātad sāksim ar momentu summu pret X asi. Spēks F. Strikti runājot, spēks F jau ir plaknē, kas ir perpendikulāri X asī. Bet varbūt, ko to tā grūtāk, daļa no jums noteikti to lieliski sapratīs, bet varbūt kādam ir tā drusku lēnāk domāšana, tad es tā domās noprojicēšu šo spēku F uz plakni YZ. Es ceru, cienījamie studenti, ka mūsu vidū nav tādu, kas nezinātu, ka YZ tas vienmēr ir perpendikulāri X asī. Lai noprojicētu spēku F uz plakni, es domās velku perpendikulu no viena gala līdz šai plaknei, tātad tā bultiņa nonāks punktā D, un no otra gala velk perpendikulu. Un lūk, šeit, kur es gaisā te vertikāli bīdu savu kursoru, tā būs tā spēka F projekcija uz plakni ZY. Viņš projicēs pilnā lielumā. Tātad, kāds būs šī spēka F moments pret X asi? 0. Nav nulle. Nav 0, viņš nedos projekciju uz X asi. Vai es teicu par projekciju? Pozitīvi. Jeb es pārāk klusu runāju, es varu ļaut skaļāk, jo šobrīd es savā dzīvoklī esmu viens pats, es nevienam netraucēšu. Tātad
Nav, un es prasīju nevis projekciju, bet momentu pret X asi. Un es tikko atkārtoju, kā ir notiesakāms spēka moments pret asi. Nu, Būs pozitīvs. Es Būs pozitīvs moments pret jā, un cik X liels? asi. Un būs lielumā. Tūlīt. Nu, kādēļ lieluma? Nav kādēļ. 400? Kā lūdzu? Nē, nu nepareizi. Nu, acīm redzot, tie, kas man beidzamie divi deva atbildi, tie nav turējuši pa vajadzīgi atkārtot. Un arī nav turējuši pa vajadzīgi klausīties, ko es tikko teicu. Prot, es teicu, spēks ir jānoprojicē uz plakni, kas perpendikulāri X asī. Es piedāvāju projicēt uz plakni YZ. Būtiņu pārnes uz punktu D, augšgals arī pārnes. Lūk, šeit, kur es braukāju kursoru, šeit būs spēka F projekcija uz plakni YZ. Pēc tam jāmeklē šīs projekcijas jau algebriskais moments pret punktu, kurā as krusto sev perpendikulāro plakni. Pret kuru punktu ir jāmeklē algebriskais moments? Nosauciet tam burtiņu, lūdzu. A. Protams, punktā A X saskrusto. Tātad, lūk, šeit, kur es braukāju ar kursoru, šāda spēka algebriskais moments pret punktu A. Tas tā kā plaknē. Tātad ar ko ir jārēķina? Tas F, lai dabūtu momentu pret punktu A. Ar šo 400 nav nekas kopējs. 300 sanāk, jo no punkta A līdz punktam. Jā, ja šeit ir tā projekcija uz plakni, tad šis ir tās projekcijas plecs pret punktu A. Nu, tiem, kas bija pirmo reizi, uzreiz jau uz nodarbības sākumu bija piereģistrējušies, tiem, protams, visiem otrais aprēķina darbs ir ieskaitīts un tiem nav problēmas. Nu, pēc tam, kur man nāk darbi, tur jau es redzu, ka Veselai Vītnei joprojām ir problēmas, ka viņi nemaz nezina, kas ir spēkā plecs pret punktu un uz labu laimi min. Tātad, labi, tātad F reizināts ar AD, nu, jeb F reiz 300. Nu, es ceru, ka tik daudz no inženieru grafikas jūs zinat, ka ja kādam izmēram nav uzdota mērvienība, tad tas ir milimetri. Milimetrs nenorāda nec rasējumos, nec zīmējumos. Ja nav milimetros, tad obligāti jāapliek arī mērvienība. Tātad, nu, izmocījām. Es noslaucīšu sviedrus, nokratu, turpinām tālāk. Tālāk. XA šī reakcija dod momentu pret X asi, jeb nedod? Kurš man varētu? Nedos momentu, jo spēki iziet no mūsu apskatāmā punkta. Jā, nu, tas ir tā. Tas, ka nedos momentu, ir pilnīgi pareizi. Tālākais paskaidrojums ir, nu, ļoti, ja tā varētu izteikties, izsmērēts un nekorekts. Kāds man varētu pateikt, ko jūs esat atraduši vai nu manā lekciju konspektā, jeb mācību grāmatā, kādos divos gadījumos spēks nedod momentu pret asi? Jeb tas moments pret asi ir 0. Ir tikai 2 gadījumi, kad spēks nedod momentu pret asi. Ne šajā konkrētajā uzdevumā, bet vispār. Kādos 2 gadījumos spēka moments pret asi ir 0. Nu, plecs 0 tāds jēdziens kā spēka plecs pret asi vispār teoretiskā mehānikā netiek ievests. Jā, spēku, ja spēku, jā, spēki atrodas uz, nezinu, kā noformulēt tā, lai jūs... Ja jums mans lekcija konspekts ir tajā pat datorā vai telefonā,
kurā jūs tagad skatāties, ir skaidrs, ka jūs to nevarat paskatīties. Es gan silti ieteiktu tiem, kas grib apgūt teoretisko mehaniku, taisīt vēl uz papīra konspektiņu no mana konspekta, jeb no mācību grāmatas, ja jūs izmantojat mācību grāmatu. Un tad tas papīra formatā vienmēr būs, kur pastīties. Nu, man ir laiks pagaidīt, ja jūs neturētu pa vajadzīgi gatavoties vakar nodarbībā, tad tagad man ir laiks gaidīt. Kādos 2 gadījumos spēka moments pret asi ir 0. Manā lekcija konspektā ir melns uz balta diktēts. Nevis diktēts, es atvainojos, uzrakstīt. Un mācību grāmatās arī parasti ir tikai vairumā gadījumu, ko es esmu lasījis, ir drusku garāks tas pēc. Nu, ja tas ir smaguma centrā. Pilnīgi garām. Ar smagumu centru tam nav vispār nekas kopējs. Jā, pilnīgi pareizi. Tas ir viens gadījums. Un otrs? Pilnīgi pareizi. Lūk, nu, vai nu jūs atcerēties, ja paskatīsiet mācību grāmatā, ja lekciju konspektā, tas ir nav, bet atbildi ir pilnīgi pareizi. Tikai 2 gadījumos moments pret asi ir 0. Ja spēks ir paralēls asī, un ja spēka darbības taisnība krustos ar kaut kādu smagumu centru, tur vispār nav nekas kopējs. Šajā gadījumā XA sakrīt ar XA. Nu, tas ir paralēla spēka atsevišķs gadījums. Ja viņš sakrīt, tad dabīgi, viņš ir paralēls XA. Reakcija Y dod momentu pret XA. Lūk, šī te vertikālā reakcija. Nedod, jo viņa krusto X-asi. Pilnīgi pareizi. Darbības taisni krusto X-as, tātad momentu nedod. Ejam tālāk. Spēks G dod momentu pret X-asi, jeb nedod. Dod. Pilnīgi pareizi, tur pat nav ko domāt. Dod. Kāpēc? Nu, tur nedaudz pārspēlējot, pat akls var redzēt, ka G nav paralēls X-asī. Un tie, kas telpisku zīmēm saprot, redz, ka G nekrusto X-as. Viņš šķērso, bet šķērso tas ir pavisam cits jēdziens. Viņš nekrustās, tātad momentu dod neapšaubām. Bet šis spēks nav perpendikulārs. Nav plaknē, kas ir perpendikulāri X-asī. Vispirms viņu vajadzētu noprojicēt uz plakni, kas ir perpendikulāra X-asī. Nu šeit es sadalīju spēku G komponentēs. Horizontāla komponente, vertikāla komponente. Vertikāla komponente arī nav plaknē ZY, bet es varu augšjo galu pārnest līdz plaknei caur līdz plaknei YZ un apakšjo galu līdz plaknei YZ. Tad viņš būs kaut kur šeit, viņš tiek pārnest pilnā lielumā. Tātad, lūk, horizontālā komponente momentu nedod pret X-as, tāpēc, ka viņa ir paralēla. Bet ar ko ir jāreizina tā vertikālā komponente? Nu, tas ir projekcija uz Y gārēs sinus 60. Ar ko ir jāreizina, lai dabūtu momentu pret X-asi? Ar kādu skaitli? Ja mēs skatāmies metros, tad 0,4 metri. Jā, nu tas ir vienalga, vai mēs liekam metros, vai mēs liekam milimetros, vai mēs liekam centimetros, vai kāds varbūt, kas grib maz skaitļus, var likt kilometros, kas nav nepareizi. Var likt nanometros, ja kādam patīk daudz nulītes vai augsts 10. pakāpes, tas ir vienalga. Bet galvenais, ka visiem spēkiem pleci jāliek ar vienādu mērvienību. Nu, pirmo, kad mēs meklējam spēka F momentu, tad man deva padomu ar 300 reizināt, tas bija milimetros. Nu, tad šeit vairāk ar metros nedrīkst izteikt, arī jāturpina milimetros. Jeb tad šeit arī vajadzēja metros izteikt. Nu, man te ir pierakstīts tomēr. Es pat aizmirstu.
Jā, man tomēr ir milimetros pierakstīts. Tā, labi. Ejam tālāk. XB dod momentu pret X asi. Šī te reakcija. Balsta B, horizontālā reakcija. Nē, nedod. Dod? Nedod. Nedod. Ir paralēli X asī. Nu, protams, ka nedod, jo ir paralēls X asī. YB dod momentu pret X asi. Nedod. Kāpēc nedod? Dod. Es jautāju, kāpēc? Tad jūs metat kažoku uz otru. Protams, ka dod. YB nav paralēls X asi un nekrusto X asi. Vēl jau vairāk. YB pat nekur, ne uz kurieni nevajag pārnest, jo viņš jau atrodas plakne YZ, kas ir perpendikulāri X asī. Ar kādu zīmi būs moments un ar ko ir jārēzina YB, lai dabūtu to momentu pret X asi. Tātad es gribētu dzirdēt plus vai mīnus moments un ar ko ir jārēzina. Vienalga vai metros vai Mīnus milimetros. 900. Jā, lūdzu? Ir plus 900. Ar Ir pret plusu pusi. jārēzina? Jā. Un ar ko jārēzina? Nav ar 900, 400. Jā, ja milimetros, tad ar 900. Lūk, šitas te ir tās projekcijas, kas sakrīt ar pašu spēku. Plecs pret punktuājot. Aptuveni minūtes 15 ātrāk pieslēdzos tam Zoomam, un tur ir tikai tās 40 minūtes. Un, diemžēl, akadēmijai nav naudas, lai paņemtu licences, ka būtu neierobežots darbības laiks. Tur elementāri tikai tas maksā naudiņu. Nav nekāda dižā, bet acīm redzot, akadēmijai nav tāda līdzekļi. Tātad, tagad skatīsimies atpakaļ uz to zīmējumu. Parādījās, cienījamies studenti, zīmējums? Jā. Jā. Tātad, lūdzu, cienījamies studenti, ejam tālāk un skatāmies. Es palielināšu lielāk, galvenokārt sev spēc, jo es ar labu redzi nevaru, diemžēl, lielīties. Ciciet man, es brilles nenēsāju tāpēc, lai izskatītos gudrāks, bet gan tāpēc, ka man redz, tā sakot, varētu būt labāka. Tātad, lūk, te arī tie projekcija vienādojumi, ko mēs sastādījām, un te lūk moments summa plus F reiz 300, plus G reiz sinus 60 reiz 400, plus YB reiz 900. Visi sanāk pozitīvi, šitie te skaitļi, tie momenti, es atvainojos, un es ieliku plecus visus milimetros. Tikpat labi varēja 0,3, 0,4, 0,9, varēja 30, 40 un 90 centimetros izdomāt. Viss ir pilntiesīgs mērvienības. Bet vēl divi momenti vienādojumi. Tagad, cienījamies studenti, kā mēs teikt, roka jau ir ievingrināta. Es domāju, ka dažām labām kļuva nedaudz skaidrāks nekā bija pirms šī momenta vienādojuma meklēšanas. Un ķersimies pie otra momenta vienādojuma. Meklēsim momentu summu pret Y asi. Sāksim no viena gala atkal. Vēlams vienmēr sākt no viena gala, no kura gala vienalga. Jo, ja mēs sāksim lēkāt vienā galā, otrā atkal un tam līdzīgi, tad ir liela varbūtība, ka kāds spēks aizmirsīsies. Droši paliek nedroši, es sākšu no viena gala. Spēks F dod momentu pret Y asi, jeb ne? Lūk, šis spēks šeit tas. Nedod, ja viņš ir paralēls. Pilnīgi pareiza atbilde. Labāk nav iespējams pareizāk atbildēt. Viņš nedod momentu, jo ir paralēls. 100% pareiza atbilde. Ejam tālāk. Spēks Y dod momentu pret Y asi. Nedod. Arī nedod.
viņš sakrīt ar asi. Un, ja sakrīt ar asi, tas ir paralēli spēkā atsevišķs gadījums. Spēks X-ā dod momentu pret Y asi. Lūk, šī te reakcija. Nedod, jo krustojas ar Y Pilnīgi asi. pareizi nedod, jo krusto asi. Spēks G dod momentu pret Y asi. Dod tikai X komponente. Nu, principā uz mani jautājumu pareizi atbildi ir ar vienu vārdu dod momentu. Dod, jā. Dod. Jo viņš nav paralēls un darbības taisni nekrusto. Nu, jūs jau aizgājāt tālāk, ko es nebiju prasījis. Tātad vertikālā komponente momentu nedod, jo viņi ir paralēli, bet horizontālā komponente dod momentu. Nu, horizontālā komponente tas ir gārējs kosinus 60. Tas tā paši kā G projekts uz X. Ar ko ir ar kādu zīmi būs tās horizontālās komponentes moments pret Y asi? Plus, jo rotēs ķermeni, tieksies rotēt ķermeni pretēji pulksteņa rādītājiem. Nu, tādā gadījumā jūs pavaicājat kādam kolēģim, kuram ir pulkstens ar rādītājiem. Otrādi mīnus. Pulksteņa rādītāji kustas. Mīnus. Mīnus. Viņš tiecas griezt pulksteņa rādītāju kustības virzienā. Starp citu pa tiem virzieniem. Vesela viens otrs no jūsu grupas man ir nodevis otro darbu ar kļūdainām momentu zīmēm. Manā lekciju konspektā un vairumā mācību grāmatu gan latviešu, gan krievu valodā par pozitīvo virzienu momentiem tiek pieņemti momenti, kas tiecas griezt pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienām. Tiesa, daža laba autora grāmatā, nu es esmu redzējis tikai mūsdienīgas grāmatas krievu valodā, kur autori iesaka par pozitīviem ņemt momentus, kas darbas pulksteņa rādītāju kustības virzienā. Tas nav nepareizi. Var gan vienādi, gan otrādi, jo rezultāts būs viens un tas pats, jo mums taču ir tiesības jebkuru vienādojumu abas puses pareizināt ar -1 un viss zīmes mainīsies uz pretējo. Tātad, ja kāds man iedos darbu, kur būs uzskatījis, ka ir pozitīvi momenti, kas tiecas griezt pulksteņa rādītāju kustības virzienā, es neatzīmēšu kā trūkumu. Ja visi momenti būs pareizi noteikti, bet ja dažu momentu zīmes būs pareizas, dažu nebūs, tad es, protams, kā nepareizās atzīmēšu tās, kas neatbilst tam zīmi likumam, ko es esmu devis. Tas tā dzēska atkāpīt. Tagad ejam tālāk. Mēs nenonācām, ar ko bija jāreizina. Moments ir negatīvs, bet ar ko ir jāreizina tā horizontālā komponente, lai dabūtu momentu pret Y asi. Nu, ja es šo te vektoru projicēju uz plakni XZ, tad šis gals nonāk šeit te, lūk šajā te plaknē. Nu, -400 sanāk. Šajā plaknē. Un tā projekcija projicējas dabīgā lielumā. Tāpat kā šeit būs tā komponents. Tāda arī būs projekcija uz plakni XZ. Un ar kādu attālumu ir jāreizina šī projekcija, lai iegūtu momentu pret Y asi. Būs mīnus gārējs kosinus alfa reiz kaut kas tieši. Pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi. Nu man, cik nu es to balsu varu izšķirt, man šķiet, ka jūs labi visu saprotat, bet tikai tas balss intonācija liek man domāt, ka jūs neesat īsti pārliecināts, bet jūs esat tad nedaudz pa daudz paškritisks attiecībā uz savām zināšanām. Man tā šķiet. Nu, varbūt, ka es nepareizi traktēju to intonāciju, un tas ir pupamīzes. Tālāk, ejam tālāk.
XB dod momentu pret Y asi. Lūk, šī te reakcija, kur es braukāju ar kursoru. Dod momentu. Pareizi. Nav paralēli darbības, taisa nekrusto. Pat vēl vairāk. Spēks nekur nav jāprojecē, jo viņš jau atrodas plaknē XZ, kas ir perpendikulāri Y asī. Tātad jāmeklē šāda spēka algebriskais moments pret šādu punktu A. Ar kādu zīmi būs tas moments, plus vai mīnus? Mīnus. Pilnīgi pareizi. Un ar ko ir jāreizina, lai dabūtu momentu? 900. Pilnīgi pareizi, divbalsīgi un pilnīgi pareizi. Tātad YB dod momentu pret Y asi. Nedod. Nedod, viņš ir paralēls, dabīgi, ka nedod. Lūk, izrādās, ka es pats reiķinot šo uzdevumu arī neesmu kļūdījies. Lūk, man arī sanāk. Šis mīnus gāreiz 60, 400 mīnus tas. Paliek moments summa pret Z asi. Sākam no viena gala. Spēks F dod momentu pret Z asi, jeb nedod. Lūk, šis spēks pret šādu asi. Jūs pilnīgi pareizi domājat. Viņš acīm redzam nav paralēls Z asi un darbības taisa nekrusto asi. Nu, protams, es ceru, ka cienījamie studenti pietiekoši labi zina latviešu valodu un zina starpības starp krusto un šķērso. Viņš šķērso, jā, bet nekrusto. Tāpat kā krievvalodā ir starpība перекрещивает или пересекает. Tas ir divi dažādi jēdzieni. Viņš nekrusto momentu dod. Ar kādu zīmi būs spēka F moments pret Z asi? Ar plus vai ar mīnus? Plus. Pareizi, jo jāstas vienmēr no asas pozitīvā gala. Un ar ko ir spēks jāreizina, lai dabūtu to momentu? 400. Pilnīgi pareizi, jo viņš jau ir šajā plaknē, ko es te ar kursoru velku spēlējos pa ekrānu. Un šī plakne jau ir perpendikulāra Z asī. Ejam tālāk, cienījamie studenti. Nu, vēl viens ir pamodies, ka tagad tikai prasa, lai ielaiž iekšā. Tātad YA dod momentu pret Z asi, jeb nedod. Lūk, šī te balstā vertikālā reakcija. Nedod, jo krusto. Pilnīgi pareizi. Šī paša iemesla dēļ arī X momentu nedod. Spēks G dod momentu pret X asi. Lūk, šis trosas sastiepums spēks. Es atvainojos pret Z asi. Es pārteicos, nevis pret X, bet mēs meklējam momentu un pret Z asi. Dod momentu pret šādu asi, jeb ne? Jā, dod. Pareizi. Viņš nav paralēls, viņš nekrusto. Vēl jo vairāk. Šis spēks pat nekur nav jāprojecē. Jo, lūk, te ir rakstīts, disks un uz tā uzcītā trose atrodas vertikālā, vārpstai perpendikulārā plaknē. Tātad šis spēks jau ir plaknē, kas ir perpendikulāra Z asī. Ar kādu zīmi būs šis G moments, ar plus vai ar mīnus? Pret Z asi. Mīnus. Protams. Jā. Ja nebūtu te neviens neturēt to roku tur, tad jau tā trose griestu pulksteni rādītāju kustības virzienā, ja skatāmies no Z as gala. Un jautājums, ar ko ir jāreizina šis G, lai dabūtu momentu pret Z asi? Ar rādījusu ripa. Pilnīgi pareizi. Šajā gadījumā dalīt kaut ko komponentēs, tas būtu, diemžēl es te ekrānu priekšā nevaru parādīt, gaužam neracionāli. Protams, ka jāreizina radius. Perpendikuls no šī punkta, kurā Z as krusto diska plakne, pret
pieskari ir radius. Tātad mīnus G reiz R, jeb 5 centimetri. Lūk, beidzamais. Nu šeit es esmu 50 rakstījis. Nu tāpēc, ka ja reiz šeit es esmu uzdevis milimetros, tad šeit es centimetrus nedrīkst rakstīt. Arī jāpāriet milimetros. Nu, ja es te gribētu atstāt 5 centimetri, tad te arī būtu jāraksta 40 centimetri un tam līdzīgi. Lūk, vienādojums sistēma. Es tāpat kā risinot uzdevums par sajošu spēku sistēmas līdzsvaru, par komplānu spēku sistēmas līdzsvaru, pārakstu sistēmu, ievietojot zināmos lielumus. Lūk, šeit ir visi tie zināmie lielumi. Nu, sinus un kosinus vietā es neesmu ielicis skaitliskās vērtības, tāpēc, ka tie, kas aprēķiniem izmanto kalkulatoru, nu, vienalga, vai tas būtu telefonā iebūvēts vai atsevišķi kalkulators, vai jūs paņemat šajā te Microsoft Office'ā kalkulatoru, tur jau nav vajadzīgs ievietot skaitlis trigonometriskās funkcijas vērtību. Tur var uzreiz reizināt ar ievadu leņķi, kosinus pieliek un uzreiz viņš izrēķinās. Un izrēķinot, mēs atrodam, ka spēks F ir 125 ņutonu un reakcijas ir šādas, kā te uzrakstītas. Nu, atkal jautājumi. Es jau iepriekš atvainojos to priekšā, kuriem tas šķitīs pats pa sev saprotams, un tur, nu, nebūtu nekādas problēmas. F ir 125 ņutoni. Es ceru, ka visi lieliski saprot, ka nav iespējams spiest kaut ko uz leju. Kas te man ir? Te bija izļūda. Ka nav iespējams neko spiest uz leju ar spēku, kas ir lielāks par tā spiedēja pašsvaru. Piemēram, lai cik, teiksim, dažs labs no jums varbūt nebūtu uzkačājis sev muskuļus, kā spēka vīrs kaut kāds, viņš nevarēs spiest vairāk, cik viņš pats svēr. Jūs vienkārši, ja jūs mēģināsiet spiest lielāk, jums tās kājas pacelsies gaisā. Nu, es gan neredzu jūsu bildes pilnībā. Nu, es šaubos, vai jūsu vidū ir kāds, kurš sver 125 kilograms. Nu, tā tad normāli augi noteikti visi ir vieglāki. Varēsim spiest ar 125 ņutoniem, jeb ne? Jeb, kā mēs teikt, dibens pa viegli. Nu, nevarēs. Nu, atbildes garām ir. 125 ņūtoni ir ļoti maz. Tas ir 12 kilogrami. 10 reiz mazāk par kilogramu. 12 kilogrami. Ņūtons ir aptuveni 100 gramu. Tātad 125 ņūtoni. Lūk te, 125. Tas ir 12,5 kilogramu apmēram. Nu, nemeklējam tās blusiņas, ka tur drusciņi mazāk. Jāreiz nevis ar 10, bet ar ņutonos. Nu jā, ņutoni jāreiz ar 9,8, drusku mazāk par 12. Nu, es nedomāju, ka kāds no klātesošiem sver tikai nepilns 13 kilograms. Protams, ka tur var. Skaitlis liels, bet patiesībā tas spēks ir 10 reiz mazāks. Nu, 10 reiz mazāks. Es neteiktu, ka ļoti mazāk tie ņutoni ir, bet, nu, būtiski mazāk, jā. Kādi jautājumi pie šī uzdevuma risinājuma? Pagaidām, nu, šis te uzdevuma tekstā, te ir tas schēmiņi, te ir šie. Cienījamie studenti, nedaudz apsteidzot notikumus. Par šo tematu aprēķina darbs mums nebūs, jo plānā ir plānot tikai 5 aprēķinu darbi. Nākošais būs jau par kinematiku, bet nākošajā semestrī es ceru, ka visi turpinās mācīties un pa labu mācīšanos netiks saskaitīt no akadēmijas. Un tādā gadījumā stiprības aprēķinos nāksies mums arī pie salikt slogojuma rakstīt tāda tipa līdzsvaru vienādojums rēķināt balsta reakcijas. 3. semestrī jums gaida studiju darbs. Un arī tur nāksies tāpat aplūkot telpas spēku sistēmas līdzsvaru, tā kā
izprast to vajadzētu. Tāpēc vajadzētu noskaidrot neskaidros jautājumus. Kādi būtu jautājumi, varbūt, kamēr te neesmu sācis jaukt galvu ar nākošo uzdevumu. Kādi te būtu jautājumi? Lūdzu? Tāpēc, cienījamie studenti, ka trose ir uztīta uz diska. Tas ir uzdevuma tekstā teikts. Disks un uz tā uztīta trose. Ja mēs uz cilindra uzcinām trosi, tad viņa iet nost pa pieskari. Tas ir skaidrs, ja tas nav skaidrs. Ja jūs dieg, nu tagad jau mūsdienās diegs polīts vairāk nav, tur parasti uz papīra lieto, nu, bet es ceru, ka jūs jau stādaties priekšā kādas poli uzskatas. Ja mēs uz cilindru uzcinām kādu lokanu saiti, vai tas ir diegs vai auklu vai trose, viņa iet nost pa pieskari. Un mums tas spēks tā tad ir vērsts kā pa šī te diska pieskari. Mums jāmeklē perpendikuls pret šo pieskaru. Nu, perpendikuls pret pieskari ir radius. Ja no šejienes es velku perpendikulu pret pieskari, tad lūk šajā te punktā tas radius būs tieši vienāds ar šo perpendikulu. Attālu no diska centra līdz tam punktam, kur tā trose iet nost no aplots, sāk tīties nost. Sapratāt? Nu, man tā ar to peli zīmēt diezgan neērt, tā kā es te ieietu tajā tāfelē, kas te parādās tajā zoomā, tad tur es tādu, nu, tā precīzi uzzīmēt visticamāk, kad nevarētu izdarīt. Kādi vēl būtu jautājumi? Nu, es pamēģināšu tūlīt to izdarīt. Tā, kur te bija, kur te var... Tātad, es te skatu no gala zīmēju. Tas ir tas, ko es redzu, cienījamie studenti, skatoties no zetas gala. Lūk, kur ir bloks C. Tā ir? Te tam blokam C ir centrs. Kur te man ir tas taisns joprojām? Lūk, šeit kaut kur ir tas centrs. Nu, ne tas. Lūk, šeit ir šito līniju krustpunktiņu, cik nu man tur izdevās sakarīgi uzzīmēt. Te ir tas centrs. Tālāk, te pieskare. Lūk, tā trose iet te pa pieskari nost. Šeit te galā, augšajā galā ir tā bultiņa. Ir skaidrs, ka tas ir tas, ko mēs redzam, kad skatāmies uz disku C no zetas gala. Visa vārps attēlojas kā viens punkts. Tā ir? Jā, ir. Šitā trose iet pa pieskaru. Man ir jāreizina ar perpendikulu no punkta pret šo te taisni. Nu, ja mēs velkam no apļa centra perpendikulu pret pieskari, tad tas ir tieši uz šito te punktu. Un tā ir elementāra ģeometrija. Tieši tāpēc es ņemu to radiusu. Skaidrs, cienījamie studenti? Nu, tas ir tā. Tagad, cienījamie studenti, atgriežamies pie šī te uzdevuma. Jo, protams, nu, es skatoties pēc tiem aprēķinu darbiem,
tie, kas tos kļūdainos darbus man dod, ka tur dažlaps, tur maz ko ir sapratis no iepriekšējām daļām, un arī nav turējis pa vajadzīgu vaicāt. Nu, un tad tāpēc tur Dieva zīmes man jāstas. Runa neiet uz tiem, kam ar darbiem viss kārtībā. Veseli virkni vēl nav turējuši pat pirmo darbu izpildīt. Nu, tā ir jūsu darīšana. Nu, es baidos, ka tie gudrinieki, kas pat pirmo nav sākuši, ka tie vispār netiks galā ar darbiem. Jo citos priekšmetos jau arī noteikti kaut ko jums uzdod darīt. Tāpēc, kā ir kaut kas neskaidrs, tāpēc jau ir tā attālinātā nodarbība. Tad pieslēdzieties ar mikrofonu, nu jautājiet man. Kādi vēl būtu šie jautājumi, šīs neskaidrības pie šī uzdevuma risinājuma? Nu, nedzirdu. Nu, pieņemot, ka man datoram nav sabojājies skaļrunis, jo atslēdzis es viņu neesmu, tad varbūt, kad arī nav jautājumu. Pārēju pie nākošā uzdevuma. Lūk, te ir piemērs. Te uzdevuma teksts es neesmu rakstījis, es vārdiem pateikšu. Te ir kaut kāda homogēna plāksne. Nu, pieņemsim kādu skaidu plāksni, 200 newtonu, nu, apmēram 20 kg smaga. Presēt, tas ir skaida plāksne. Lūk, nu varbūt tur vēl no finerēt no abām pusēm, nu tas nav būtiski. Punktā A šī plāksne ir nostiprināta lodveida šarnīrā. Ja jūs paskatīsieties manu lekciju konspektu nodaļu, saites un saišu reakcijas, tad tur ir parādīts, ka, lūk, ja ir parasts šarnīrs, tas zīmē ar aplīti. Ja ir lodveida šarnīrs, tad aplīts un vēl it kā tāda sfēriska iedobe, kurā tā lode ir iekšā. Šādi apzīmē sfērisku šarnīru. Un šādi apzīmē cilindrisku gultni. Tātad šī plāte punktā A ir nostiprināta lodveida šarnīrā, jeb sfēriskā šarnīrā, bet punktā B cilindriskā šarnīrā. Nu, gluži dabīgi, ja nebūtu šīs te auklas AC, tad tā plāksne pagrieztos ap pasi AB un nostātos vertikālā stāvoklī. Bet horizontālā stāvoklī to plāksni notur aukla EC. Viens gals piesiets uz vienas vertikālas ar sfērisko šarnīru, otrs gals ir piesiets stūrītī pie plāksnes. Uzdevums ir, nu te man nav rakstīts, tātad uzdevums ir aprēķināt šīs te auklas EC, nu skaidrs, ja viss plāts var tikai 20 kg apmērtuveni, tad tur nu trose nav vajadzīga, tur pilnīgi pietiks ar auklu. Tad aprēķināt šīs auklas sastiepuma spēku, kā arī cilindriskā šarnīra B un lodveida šarnīra A reakcijas. Lai būtu vieglāk orientēties telpā, es jau te esmu iezīmējis 3 savstarpēji perpendikulāras sasis X, Y, Z ar sākumu šajā sfēriskā šarnīrā. Protams, drīkst izvēlēties arī citādu sistēmu. Atkal es netērēšu ne jūsu, ne savu laiku, cienījamie studenti, vaicājot, jeb lūdzot padomu, kā līdzsvaru aplūkot. Te arī šajā uzdevumā nav alternatīvas. Vienīgā reālā iespēja ir aplūkot šīs te homogenās plātnes līdzsvaru, jo tas ir vienīgais ķermenis, kam ir pielikts dotais smaguma spēks, un visi meklējamie spēki, gan balstu B un A reakcijas, gan arī auklas sastiepuma spēks. Kad esam izvēlējušies ķermeni, jāiezīmē visi spēki, kur būs pielikts un kā būs vērsts šīs homogenās plāksnes smaguma spēks. Kur pielikts un kā vērsts. XY plakne ir horizontāla.
Tātad Z tas ir vertikāli. Kur ir pielikts un kā ir vērsts šīs homogenās plāksnes smaguma spēks? Uz diagonālas pa vidu un uz leju. Jā, smaguma centrā un homogēnām plāksnes smaguma centrs, protams, ir diagonāli krustpunktā. Viena diagonāli ir iezīmēta raustītās līnijas, ja otra diagonāli būtu šeit, tad pielikt diagonāli krustpunktā. Nu, īsāk, protams, pateikt smaguma centrā un vērsts vertikāli uz leju. Tālāk, kur būs pielikts un kā būs vērsts šīs auklas EC sastiepuma spēks? Kur pielikts un kā vērsts? Tā no punkta C uz punktu E. Ja pielikts punktam C un vērsts slīpi uz augšu, jeb virzienā uz punktu E. Pareizi. Ejam tālāk. Punktā B pēc uzdevuma nosacījumiem ir cilindrisks šarnīrs. Kā ir vērsta šāda šarnīra reakcija? Šāda cilindriska šarnīra reakcija, kā ir vērsta? Man cienījamie studenti pēc 10 minūtēm atkal metīs ārā no Zoom. Nu, bet es minūtes laikā iešu atpakaļ. Jā, lūdzu, kā bija vērsti? Nu, atbildi ir nepareizi. Pareizi sakot, daļēji nepareizi. Pa X un Y kas nevar sadalīt reakcijas. Būs reakcija pa X asi un reakcija pa Z asi. Pilnīgi pareizi. Cilindrisks šarnīrs nepretojas pārvietošanai šarnīra asas virzienā. Y asas virzienā brīvi šis te gultnes neierobežo pārvietošanos. Viņš ierobežo pārvietošanos Y asī perpendikulārā plaknē. Tātad reakcija ir X un Z virzienos. Labi. Šeit ir lodveida šarnīrs, jeb sfērisks šarnīrs. Kurš man varētu atgādināt? Tā teorija ir pašā pirmais temats, kas jums bija jāapgūst pastāvīgs saites un saites reakcijas. Kā ir vērsta sfēriska, jeb lodveida šarnīra reakcija? Jebkurā virzienā un sadalos triem pusēm. Ļoti klusi un nedroši. Jebkurā virzienā, X, Y. Nē, nu es saklausīju. Man redzē ir pavāji, bet pat dzird, paldies Dievam, tur. Es pagaidām nevaru sūdzēties. Es saklausīju, ko jūs teicat. Nu, es pieļauju domu, ka viens otrs ne uz kolēģim. Varbūt, kuram ir švakāks skaidrums, datoram vai telefonam grūti bija saklausīt. Varbūt vērsta jebkurā virzienā telpā, un tāpēc aprēķinu ērtības dēļ viņi sadala 3 komponentes. Nu, var jebkādos virzienos komponents vērst, nu, bet saprātīgi būtu asu virzienos. X virzienā, Y virzienā, uz Z virzienā. Lūk, lai neteiktu priekšā, es to nākošā lapā uzzīmēju, lūk, te ir iezīmēti visi spēki, kas darbojas uz plāti. Lūk, smagums spēks, kā viens no jums, es atvainojos, ka es tā saku viens, ja es redzētu jūs dabā, nu jā, es te tās bildes visu paņemt, un jūs būtu ielikuši, pieslēgušies arī to video, lai jūs var redzēt. Man vienalga nebūtu laiks pētīt, kurš tur, tā sakot, muti plāta un runā, tāpēc es tā nevaru pateikt, ot Jānis Pēters vai kāds cits, kas man teica. Viens teica, ka diagonāli krustpunktā pielikts un pilnīgi pareizi. Šeit ir neredzams, tā plāta ir priekšā, tāpēc rausīt iezīmē, un te viņš parādās. Un šeit reakcijas. Cilindriskā gultņa reakcijas un te ir lodveida šarnīra reakcijas. Šeit ir auklas sastiepuma spēks. Nu, šeit es auklas sastiepuma spēku esmu sadalījis arī 2 komponentēs. Viena komponente ir vertikāla, paralēli Z, tas ir, lūk, es apzīmēju Z, bet otra komponente ir plaknē XY. Lūk, tie indekses XY nozīmē spēka, es projekciju uz plakni XY.
Tālāk atkal rakstīsim vispirms projekciju vienādojums. Projekcijas summa uz x asi. Nu, tur man kauns jums vaicāt, kāds būs XA un XB projekcijas uz x asi. Dabīgi, ka šo abu spēku projekcijas ir vienāds ar XA, XB. Tieši tāpat ZA, ZB un YA projekcijas uz x asi nedod. G dod projekciju uz x asi, smagumspēks. Lūk, ir smagumspēks, lūk, ir nedod. Protams, ka nedod. Viņš ir perpendikulārs x asī. Bet es dod projekciju. Kurš man varētu pateikt, kā varētu atrast spēka S, lūk, kur viņš ir, projekciju uz x asi? Mums vajadzētu spēku S projicēt uz x asi, un tad, jā. Iespējams, ka jūs domājat pareizi, bet izsakaties jau nepareizi. Viņš ir jāprojicē uz x, bet tieši noprojicēt mēs viņu nevaram, tāpēc, ka nav trūkst leņķa. Nav zināms, kādu leņķu spēks veido ar x asi. Bet tad, kad mēs aplūkojam sajošu spēku sistēmas līdzsvaru telpā, tad mēs risinājam vienu uzdevumu, kur izmantojam divkāršo projicēšanu. Un kas tiek mācīts vektora algebrā, cik tas tiek likts aiz ausstāja, cita lieta, ka spēka projekcija uz asi ir vienāda ar spēka projekcijas uz kādu plakni, kurā ir mūsu interesējušā asi. Vēlreiz projicēta uz asi. Divkāršā projicēšana. Šajā gadījumā ir mērķtiecīgi spēku S vispirms projicēt uz plakni XY, un pēc tam, lūk, šī jau ir tā spēka S projekcija uz plakni XY. Un pēc tam šo projekciju vēlreiz projicēt uz x asi. Tātad, cik liela būs šī spēka S projekcija uz plaknis XY? Lūk, šīs te SXY. Kā būtu izsakāms caur meklējumu S? Vajag reizināt ar kosinus 30 grādiem. Pilnīgi pareizi. Un pēc tam šī te projekcija uz plakni vēlreiz jāprojicē, bet tagad jau uz asi, ar ko ir jāreizina tas XY, lai dabūtu projekciju uz x asi. Sinus 30 grādiem. Pilnīgi pareizi. Ja te ir 30, tad šeit arī 30 grādi, un tas attiecībā pret x asi ir pretleņķis. Tātad S projekcija uz x asi būs S reiz kosinus 30 un reiz sinus 30 grādi. Un lūk, lai cik tas dievai nebūtu, vecais Indriksons arī vēl nav aizmirst projicēt, un arī man ir izdevies te noprojicēt pareizi, un tieši tā, kā jūs man piedāvājat teikt. Ejam tālāk, cienījamie studenti. Projekcijas summu uz Y asi. Kur, es savu ģēmu te novācu nost. Es nezinu, vai jums viņš arī parādījās, kas tur aizsedz kaut ko daļai to ZB. Kādi spēki dod projekciju uz Y asi? YA un S. Pilnīgi pareizi, jo visi pārējie spēki ir perpendikulāri Y asi. Y man ir kauns vaicāt, kāda būs Y projekcija uz Y asi. To uzreiz korītī pateiksiet, kad, un man te griezt varbūt pacelsies, ja es pagriezīšu skaļāku skaļumu, kad Y projicēs pilnā lielumā, vienkārši Y projekcija uz Y asi ir tas pats Y. Bet kāda būs spēka S projekcija uz Y asi, cienījamie studenti? Šī spēka atkal jāizmanto tā pati divkāršā projicēšana. Tad mēs no sākumā to S reizinām ar kosinus 30.
Jā. Un tad vēlreiz ar kosinus 30, bet būs ar projekcija būs pozitīva, jeb negatīva. Negatīva. Protams. Lūk, pilnīgi pareizi. Redziet, pilnīgi pareizi. Tālāk, projekcijas summa uz Z-tasi, cienījamie studenti. Uz Z-tas, protams, to ir acīm redzams, ka Z-tā plus ZB. Tur divu domu nevar būt. Spēks G dos projekciju uz Z-tasi. Jā. Un cik liela būs tā projekcija? Minus G. Pilnīgi pareizi. Spēks S dos projekciju uz Z-tasi. Jā. Pilnīgi pareizi. Pie tam pozitīva projekcija. Ar ko ir jāreizina? Ar sinus 30 grādiem. Pilnīgi pareizi, jo šis te leņķis, kur es te braukāju ar kursoru, tas attiecībā pret Z-tasi ir pretleņķis. Tātad jāreizina ar sinus. Pilnīgi pareizi. Tātad, lūk, te arī ir uzrakstīts ZA plus ZB reiz S reiz sinus 30 minus K. Bet tā bija iesildīšanās, un tagad nāk saldais ēdiens, jeb deserts, proti momentu vienādojumi. Atkal sāksim, cienījamie studenti, no viena gala. Moments summa pret x-as. Šīs te trīs reakcijas x-ā, z-ā, y-ā acīm acīm redzot, kas vēl nav izmests laukā, tagad ir atpakaļ. Es jau tur neskaitīju, cik es tur pievienoju, cik es nepievienoju. Tātad, šīs te trīs reakcijas acīm redzot nedod momentu pret x-as, jo x-a sakrīt ar x-as, tātad paralēli spēku atsevišķi gadījums, un šie divi spēki krusto x-as. Ejam tālāk. Spēks G, cienījamie studenti, dod momentu pret x-asi. Jā, dod. Protams, ka dod. Ar kādu zīmi? Mīnus. Negatīvu. Jā, mīnus G. Tālāk, bet šeit es pievēršu jūsu uzmanību, ka nav doti šīs plates izmēri. Bet, kā jūs redzēsiet, tuvākā nākotnē viņi nav nepieciešami. Tāpēc izsakiet lūdzu ar burtiem. Nogriežņi ir izsakam, te nogriežņus A, B, BC, DC, AD, AE un tam līdzīgi. Kā varētu izteikt šī lielumu, jeb attālumu, ar ko ir jāreizina G, lai dabūtu momentu pret x-as? Tātad AB dalīts ar 2. Jā, lūdzu? AB dalīts ar 2. Pilnīgi pareizi. Tas ir taisnus stūrs, tātad šis te attālums ir puse no AB. Tikpat pareizi būtu arī, teiksim, pateikt DC dalīts ar 2. Abējādi ir pareizi. Ejam tālāk. XB dod momentu pret x-asi. Es te braukāju. Paralēls nedod. ZB dod momentu. Dod. Bet viņš ir perpendikulārs. Perpendikulārs nav paralēls. Pareizi. Uz to atbildi būtu tāda ne īpaši korekta, varbūt uz man jautājumu, bet viņš atbildi būtu tā. Tad, lai viņš ir perpendikulārs uz veselību. Protams. Tas es tā gribēju vienkārši paķert, bet neizdevās. Tas, kas man pateica, kad nav paralēls pilnīgi pareizi, to man neizdevās šoreiz, tas sakot, samulsināt. Labi, bet vēl viens spēks palicis. Es dodu momentu pret x-asi, jeb nedod. Jā, es atvainojos. Ar ko ir jāreizina ZB, lai dabūtu momentu pret x-asi? Tas palika atklāts jautājums. Ar AB? Protams, ar AB reizinām. Un tālāk.
S, lūk, auklis sastiepums spēks. Dod momentu pret X, jeb nedod? Dod. Neapšābām viņš dod momentu. Viņš nav paralēls. To tā sakot, es ceru, visi redz, ka viņš nav paralēls X-asī. Un viņš arī nekrusto X-as. Tātad neapšābām dod momentu. Bet jūs zināt, ka tas pamatojoties uz 4. aksiomu, es ceru, ka vismaz daži no jums vēl atceros, ko apgalvoja 4. aksiomu, jebkuru spēku drīkst sadalīt komponentēs. Vai nu vienā vai vairākās komponentēs. Šajā gadījumā es domāju, ka S ir mērķtiecīgi sadalīt 2 komponentēs. Šī 3 stūra A, E, C plaknē. A, E, C ir 3 stūra plakne. Un lūk, par hipotenuzu vērsts S, un es sadalu komponentes, viena vērsta pa kateti AC, otra vērsta perpendikulāri šim te AC, paralēli Z-asī, tātad paralēli katetei EA. Un šo 2 komponenšu SZ, indeks Z, tāpēc, ka viņi vērst Z virzienā. Un šī te projekcija uz plakni XY pilnībā iedarbība uz plāksni tāda paša kā spēka S. Mēs drīkstam meklēt nevis spēka S momentu, bet šo abu komponenšu momentu summa. Kāds būs šīs te komponentes S, X, Y moments pret X asi? 0, jo Protams, krusto asi. Pilnīgi pareizi. Krusto asi, tātad moments ir 0, bet vertikālā komponente dod momentu. Ar ko ir jāreizina šī vertikālā komponente, lai dabūtu momentu pret X asi? Plus DC. Jā, pilnīgi pareizi. Tā komponente, tā mums ir atrasta, tā ir vienāda ar S projekciju uz vertikālās, tas bija S reiz sinus 30. Lūk, šeit moments summa pret X asi te arī ir uzrakstīta. Mēs atvainojos, jūs tevi. Mēs jūs nedzirdam. Es atvainojos, es nejauši te uzspiedu otrā pusē uz šito te savējo peli. Tagad dzirdat mani? Jā. Es uzspiedu otrā pusē un neievēroju, ka tur ar to izslēdzās laukā. Šeit jūs man pareizi teicat, tikai jūs man teicat, ka šeit ir AB, šeit ir AB, un šeit teicat DC, bet es pret X asi. Bet es šeit bija AB, šeit bija AB un šeit bija DC. Bet par cik AB ir vienāds ar DC, es tur ieliku uzreiz AB vietā arī DC, lai redzētu, kad viņi smuki saīsinās. Čik, viņi visi saīsinās. Es ceru, ka neviens neievēroja nākošo vienādojumu, ko man neizdevās paslēpt pietiekoši veiksmīgi. Moments summa pret Y asi. Es ceru, ka es neesmu vienīgais, kurš redz, ka ZBXB, ZXA nedod momentus pret Y asi, jo viņi krusto asi. Y nedod momentu, tāpēc, ka viņš sakrīt ar asi, bet dod momentus G un S. Ar kādu zīmi būs spēka G moments pret Y asi?
plus vai mīnus? Plus. Pilnīgi pareizi. Un ar ko ir jārēzina? Ar vienu otru daļu AD. Jā, nu ar pusi no AD. Pilnīgi pareizi. Strikti runājot, šito te attālumu jārēzina. Un tas ir gan viena puse no AD, gan varam vienu pusi no BC, cik garš, cik plats. Ar kādu zīmi ir spēka S moments pret Y, plus vai mīnus? Mīnus. Protams, viņš jau tiecas celt augšā šo malu. Tātad mīnus un cik liels? Atkal te ir ieteicams sadalīt divās komponentēs. Šī te komponente krusto ne tikai viņas darbības taisne, pareizāk sakot, krusto ne tikai x-as, bet arī y-asi. Tātad, lūk, momentu pret y-as dos tikai šī vertikālā komponente. Pati vertikālā komponente ir s reiz sinus 30 grādu. Un ar ko viņi ir jārēzina? Ar BC. Ar BC, pareizi, bet BC ir vienāds ar AD, jo plāksne ir taisns stūrs. Un es šeit, lai te nebūtu nesmuku AD un BC, es AD vietā uzreiz ievietu arī to pašu BC, lai mēs redzētu, ka viņi smuki, nu, vai mazāk smuki, tā galvas lietas saīsinas. Tī izmēri nebija nepieciešama. Un tagad projekcijas summa pret zetas. Lūk, kur ir zetas. Kurš man varētu pateikt, kādi spēki dod momentus pret z-asi? Zīmējumā visi spēki ir parādīti. XB. Ja kāds būs XB moments, ar kādu zīmi? Ar mīnusu. Mīnus, jā, un ar ko ir jārēzina? Ar AB. Pareizi. Un kas vēl dod momentu pret z-asi? S. Atbilde nav pareiza. Es nebūs. Vairāk spēks nedod. Kāpēc? Es taču te ir skaidri iezīmēts. Darbības taisne krusto asi. Ja spēka darbības taisne krusto asi, tad spēks momentu pret asi nedod. Ja moments ir 0. Savukārt, šie te spēki x-ā, y-ā krusto šo te asi, momentu nedod. Z-ā sakrīt ar asi paralēls spēku atsevišķi gadījums. Nedod momentu. G paralēls momentu nedod. ZB paralēls momentu nedod. Vienīgais spēks ir XB. Nu, lūk, vienādojums pārvēršas pa šādu te sakarību. Nu, tālāk es ievietoju skaitliskās vērtības, iegūšu šādu sakarību, atrisinot vienādojums dabūjam XB, ZB ir 0, sapcīt pildot aprēķindarbus, vienam otram jau pirmo aprēķindarbu rēķinot, es neatceros, vai bija kāds variants, kurā kādu no stieņu piepolēm bija 0, bet ir varianti, kur ir 0. Un tāpat otrajā aprēķina darbā var būt kāda reakcija 0, un arī šeit divas reakcijas ir 0. Kādi būtu jautājumi pie šī uzdevuma risinājuma? Sapcīt šeit te, nu es ceru, ka topošie jūras vilki nav bailīgi, un paskatoties uz vienādojumu sistēmu, ko veido 5 vienādojumi, 5 nezināmie, nevienam mati šausmās neceļas gaisā, jo principā te sistēmu nemaz nevajag risināt. Tur no beidzamā vienādojuma viens nezināmais uzreiz dabūjam S. Kā S ir zināms, no priekšpēdā vienādojuma uzreiz dabūjam ZB. Ja ZB un S ir zināms, no vidējā vienādojuma uzreiz dabūjam ZA. No otrā vienādojuma, ja S ir zināms, mēs uzreiz dabūjam YA. Ja XB, ZB, XB un S ir zināms, no pirmā vienādojuma uzreiz XA. Tā kā te ir, nu, gaužam vienkārša sistēma. Labi, tā bija detaļas. Kādi būtu jautājumi pie līdzsvaru vienādojumu rakstīšanas? Varbūt kāda neskaidrība ir uzradusies.
Nākošo uzdevumu mēs šodien, protams, nesāksim, jo tā kā mēs ņēmām bez starpbrīdi, mums vajadzētu to beigt bez 20. Un pat ja mēs vēl 10 minūtes paņemt klāt, tad tu pat līdz ar vienādojums nākošam uzdevumam nepagūtu uzrakstīt, jo es tos uzdevumus esmu izvēlējies katru nākošo nedaudz darbietilpīgāk pa iepriekšējo, un tā skaidrs, ka tur nepagūsim. Nu, kamēr jūs apdomājat, ko man tā dāķīgi pajautāt, es tādu sīku informāciju, kur precizāk tiks jums aizsūtīt vai nu ceturtdien, vai vēlākais piekdien priekšpusdienu jūs grupas e-pastu. Un es ceru, ka vismaz dažs labs no jums pagūs izlasīt manu vēstuli pirms kaitnieks jūsu vidū, kurš mēdzot dzēst nost. Un kā man ir nonākuši ziņas ne pirmo reizi, ne tikai mans vēstules dzēš laukā no grupas e-pasta. Nu, gados jau tādi, kuriem patīk kaut ko ieriept citiem, tā sleps, galvenais, ka to nevar atnoskot. Labi, bet tā bija dzēs katkāpīt. Nākošajā nedēļā mums, cienījamie studenti, mazi svētki. Proti, praktiskās nodarbības pirmajā pusē pareiķinās uzdevums par smaguma centra stāvokļu noteikšanu, bet otrajā pusē maziņš kontroldarbiņš tāda paša tipa, kā bija pirmais kontroldarbs. Nu, es vēl neesmu sagatavojis jautājums, tikai teorija. Teorija būs pa visu statiku sākot ar izkliedētas slodzes aizstāšanu ar kopspēku, kas nebija iekļaut pirmajā kontroldarbā. Un beidzot ar smaguma centru. Tas, kas jums būs jāapgūst nākošu nedēļu otrdien, tas jau būs kinematika, tas nebūs, par to nebūs jautājumu kontroldarbā. Nu, es vēl neesmu izdomājis, vai visiem būs viens variants, vai būs vairāk variantu, tāpēc, ka es redzēju no pirmā kontroldarba, ka vairums tiešām godprātīgi paši rēķināja, bet vismaz viens man bija pilnīgi skaidrs, ka viens no jums, es negribu saukt vārdos, lai man nesauc pie tiesas apvainošanu, kurš, nu, samērā zinošs students, kurš nemācās pirmo gadu, kurš jau pagājušajā gadā sāk mācīties, tikai viņš pārtrauca, kā sākās attālinātā mācība, kurš savus atbildes bija aizsūtījis citam, kurš pagājušajā gadā tik nesekmīgs pēc izmests no akadēmijas, no kursiem, un tas tieši viens pret viens ielicis ar visām tādiem pašiem absolūti pareiziem formulējumiem, tādām pašām kļūdām. Man bija pilnīgi skaidrs, ka tas nav patstāvīgs darbs. Nu, varbūt, kad es palasīšu, lai tur nebūtu viens variants, ka, ja nu gribam citam sūtīt atbildes, tad, lai vajadzētu pa jaunu rēķināt, bet to es vēl neesmu izlēmt, man vēl vesela nedēļa laiks domāt. Tātad, cienījamie studenti, tagad jūs esat izdomājuši, ko man tā dāķīgi pajautāt. Tas viss, ko es tikko teicu, tas būs arī vēstulē, ko jūs vēlākais piekdien priekšpusdienu uz grupas pasaņemsiet. Es domāju, ka es jau ceturtdien viņu aizsūtīšu. Kādi būtu jautājumi pie šī uzdevuma līdzsvaru vienādojumu rakstīšanas, jo tālākais tā ir algebra. Drīkst es par kontroldarbu gribu pajautāt? Nu, protams. Ja ir neapmierinoša atzīme, tad arī var labot kaut vai, ja viņa ir sekmīga? Kā lūdzu? Tā, pirmkārt, pa kontroldarbu. Pa kontroldarba labot drīkst principā tikai nesekmīgas atzīmes. 0, 1, 2, 3. Četrnieki nekāda labošana nenotiek četrniekiem. Tikai trīnieki un zemāk. Un labot kontroldarba atzīmi būs iespējams tikai tad, ja atjaunosies nodarbības klātienē. Nu, ja vismaz konsultācijas drīkstēs akadēmijā izvest klātienē, jo pārrakstīt tikai klātienē. Bez vārdrunas, tikai klātienē. Tāpēc, kad kontroldarbi kā tādi vienkārši ir tāpēc, lai man būtu vieglāk ieskaites salikt, kam pa kontroldarbiem vidējā atzīme sanāks vismaz 5 balles,
tiem būs automatiska ieskaite. Kam nesnāks tās 5 balss, kaut vai visi kontroldarbi būs uz 0 uzrakstīti, jeb daļa vispār nebūs rakstīta. Būs jānāk rakstīt, kārtot kontroldarbu. Nu, ja būs attālinātais, tad ieskaite nebūs tā kā tagad kontroldarbi, ka es aizsūtu kaut ko un saņem atbildi. Ja nu tiešām nāks 3., 4. vai 5. vilnis un ieskaite būs jākārto attālināt, tad tikai pa vienam Zoom platformā, kad jums būs noteikti jānodrošina sev kamera, lai es jūs redzētu, uzdod jautājumu, skatos, vai jūs negrozāt galvu pa kreisi vai pa labi, vai tur neparādās, vai nav dzirdams kā cits, un jāatbild man uz tiem jautājumiem. Ieskaiti, tikai tā būs. Bet tas ir vienalga, vai jums nebūs neviena sekmīga atzīme pa kontroldarbiem, vai jums, teiksim, pietrūks pāris balles, lai tā vidēja atzīme sanāktu vismaz 5 balles. Tikai tā. Tie kontroldarbi galvenokārt tāpēc, lai man būtu mazāk jātērē laiks ieskaitē, lai es varētu ar mierīgu sirdsapziņu veselai virknei salikt automātus. Nu, protams, kā aprēķina darbiem jābūt ieskaitītiem, tas pats par sevi saprotams. Var visus kontroldarbus uzrakstīt uz 10 ballēm, kaut viens aprēķina darbs nebūs ieskaitīts, pie ieskaits vispār netiks pielaists. Nu, protams, visus kontroldarbus uz 10 ballēm nevienam vairāk nav iespējams kārtot, jo pirmajā nevienam nav 10 balles. Es atbildēju uz jūsu jautājumu. Jā, paldies. Tātad, nu, vai būs iespējams nesekmīgos pārrakstīt, lai būtu lielāka varbūtība dabūt automatisku ieskaitu? Nu, tas ir atkarīgs no mūsu, tā sakot, ļoti saprātīgās valdības, kāds viņi lēmums pieņems. Nu, kaut gan es esmu vecs, bet tā sakot, vēl galīgi cerību neesmu zaudējis, ka varbūt tomēr semestra beigu daļā būs atļauts klātienes nodarbības. Nu, bet, kā mēs teikt, cerību muļķu mierinājums. Ar to muļķu, protams, es sev uz savu adresu to attiecinu. Kādi vēl būtu jautājumi? Jā, pie vienām sāpēm. Tas gan attiecas uz tiem, kam vēl nav ieskaitīts 2. aprēķina darbs. Izlasiet lūdzu kārtīgi uzdevumu tekstu, kur ir rakstīts. Zīmējumā attēlot tikai to slodzi, kura tabulā ir atšķirīga no 0. Ja ir strīpiņi ievilkt, tad zīmējumā tā nedrīkst parādīties. Es vienkārši neieskaitīšu tādus darbus. Un zīmējumi jāzīmē mērogā. Viens otrs parāda, ka nemāks zīmēt mērogā. Lielums, kas, piemēram, 0,8 metri ir uzzīmēts garāks nogriezums nekā otrs izmērs, kurš ir, teiksim, 1,5 metru. Nu, tā tad dzējas katkāpīt bija. Es atvainojos uz tiem, kam veselai rindai, kas ir ļoti kārtīgi un saulēcīgi izpildījuši 2. aprēķinu darbu. Kādi vēl būtu cienījamie studenti jautājumi? Nu, ja jautājumu nav, tad paldies par uzmanību. Ar to šo attālināto nodarbību beidzu. Tiksimies attālinātā nodarbībā pēc nedēļas, jo to no es esmu 100% pārliecināts, kad mūsu partija un valdība rīt vakarā nepieņems lēmumu atsākt augstskolās klātienes apmācību. Nu, tā būtu utopija. Tas ir skaidrs, ka nākošā nedēļa noteikti. Es esmu pārliecināts, esmu mieru derēt ar jebkuru no jums, kad līdz 6. aprīlim noteikti netiks atjaunots klātienes nodarbības. Pēc tam, to redzēs. Es ceru, ka varbūt vismaz daļēji klātienē atjaunos, bet tas ir zilēšana kafijas biezmos. Paldies par uzmanību, visu labu. Jā, visu labu. Visu labu, veiksmīgu nedēļu. Jums tieši tāpat. Visu